Esam šodien uzsākuši Nacionālo bruņoto spēku militāro pārgājienu svētceļojumu uz Aglonu. Un sākums mums ir no Visagala kapsētas, kur apbedīts pulkvedis Oskars Kalpaks. Svētceļojums uz Aglonu tā ir tāda gan baznīcas tradīcija, katoļu baznīcas tradīcija, kad augusta pirmajā pusē svētceļnieki dodas uz Aglonu, uz Aglonas baziliku. Un uz šīs bāzes mēs veidojam tādu karavīru svētceļojumu, kas vairāk tāds ekumēnisks, kas aptver citas konfesijas arī. Un šeit mūsu uzmanība ir vērsta. Sākumā pirmkārt mēs ejam no šīm Oskara Kalpaka apbedīšanas vietas, kas ir kā piemiņa, kā par viņa drosmi, par viņa pašaizliedzību, un ceļā mēs pārdomāsim par karavīra vērtībām. Un tāpat arī ceļā būs mums vietas, kur pieminēsim nacionālo partizānu kustību, nacionālo pretošanās kustību pēc Otrā pasaules kara, Vanagos un Preļu pusē. Un tas vērš mūsu uzmanību uz to, ka mūsu ikdienā ir šīs vērtības, uz kurām mēs balstamies kā karavīri, kas ir mūsu tāds garīgais atbalsts mūsu dienestā. Protams, ka pamatā ir šī tehniskā gatavība karavīram, bet ka viņam ir arī šīs garīgās vērtības, morālās vērtības, kas viņam dod šo spēku izpildīt viņa karavīra pienākumus. Viena no karavīra vērtībām ir pašaizliedzība. Pašaizliedzība tas ir, kad mēs attiecīgi upurējam savus intereses, savu ārtumu, izdevīgumu, pakārtojam savu egoismu vai savus spēkus uzdevuma un biedru dēļ. Kādu labāku, kaut kā cēlāku ideālu vārdā, lai mēs iestājamies par saviem biedriem, attiecīgi viņiem palīdzam. Pašaizliedzība tas nozīmē to, ka mēs varam kādreiz uzņemies papildus kādu pienākumu, kā palīdzam nest biedram smagu somu, lai viņš var iziet maršu līdz pat pašam galam. Tāpat arī, ka instruktors, viņš pašaizliedzīgi pamāca kādu citu pēc dienas beigām, ka viņš iegūda vairāk spēkus, enerģiju, savus resursus. Dienas te grūti izpildīt, ja karavīrs nav pašaizliedzīgs. Tāpat arī pārējās karavīra vērtības, kā drosme, mīlestība, uzticamība, cieņa un taisnīgums.